Es nevaru beigt domāt par to, ka viņai tur piercings. Vēl tas parādi. Līva nebija sen tevi redzējusi, kopš tavās, man liekas, pirmā apmeklējuma. Jā. Jā. Tagad jau ir 7. reize, jā. Oh my God, no 5 7. reize? Jā, jau 7. Wow. Bet tev ir ļoti izteikts tas iedegums īpaši sejai dekoltē zonai, sejai vairāk. Un tu esi, es teikšu, viena no tām laimīgajām, jo daudzas sievietes sūdzās par to, ka seja neiedeg. Man tāds putiņš pačukstēja, ka tu esi sev veikusi mazas izmaiņas. Vai tu gribi arī mums pārējiem pastāstīt, vai to turēsim noslēpumā? Turēsim noslēpumā, bet es esmu tikusi pie pāris piercingiem. Runājot par procedūrām, jāņem ir vērā tas, ka pēc procedūrām ir tāds laiks viņam jāpaiet, līdz tu atkal vari turpināt sauļoties. Tas tāpēc, ka tad, kad mēs tur karsts, mēs svīstam, veidojas, protams, sviedri, lai tā caurdurtā vieta, viņa neiekaistu no tiem sviedriem un no tā karstuma. Tāpat, ja tu izdomāsi taisīt vēl vienu tetovējumu, tāpat arī uztaisīs tetovējumu, tad kaut kādu 3-4 nedēļas izvairies no solārija vai saules, un tad droši var mēsties atpakaļ visos piedzīvojumos. Tāpat arī, ja, piemēram, botoks vai filleri, tur arī nepieciešams apmēram 2 nedēļas, līdz tu vari atgriezties saules peldēs. Tagad nāk siltāks laiks, būs ļoti aktuāli visas lāzera epilācijas. Bet šobrīd ir jaunāki jau lāzeri, kur tev pietiek ar to, ka tu kaut kāds pāris dienas, no 4 līdz 7 dienām vienkārši ieturu pauzīti, pirms un pēc. Tā tu vari turpināt sauļoties. Tas vispār tā ir, kāpēc nedrīkst tā kā pirms vai pēc? Tāpēc, ka lāzeris skar ādas virsējo slāni, un viņš viņu padara ļoti tādu ievainojumu un jūtīgu. Attiecīgi, ja mēs neievērojam kaut kādu pauzīti starp lāzeriem, lai āda nomierinās, var gadīties tā, ka UV stari veido tādu pavairāk pigmentu. Tad var rasties, piemēram, uz kājām, var rasties pigmentācija, apdegt ātrāk, un tad rodās tādi apdegumi pat ar čūlām. Tāpēc vajag to pauzīti uztaisīt, piemēram, lāzeriem, ko tu taisi, lai tā kā āda nomierinās. Līva, tu esi vienkārši tik brūna. Wow! Man skauž, man vienkārši skauž. Jā? Bet. Dod vēl vienu reizi. Jā. Aiziet! Būs vēl vienu reizi. Urā! Man vēl tev tāds jautājums. Mēs zinām par taviem jaunajiem piercingiem. Kā viņi jutās solārijā? Lieliski, jo tāpēc, ka ļoti laba ventilācija. Viss ir tā gaisa plūsma ir tāda, ka, ja godīgi, es arī nesasvīstu ļoti. Man liekas, tas klimats ir ļoti labs priekš. Pat, ja tev ir piercingi, tu vari atļauties un atnākt pasauļoties. Ko sievietēm vairāk vajag? Labu mūziku, siltumiņu? Vēl šampīt. Jauns piercings. Jauns piercings. Un ko tur vēl glītis? Pagaid, kur tas saraksts velkam ārā? Ko mums tur vajadzēja? Tagad. Vienkārši tā. Man ir tā sajūta, ka viņš ir noturīgs. Jo tā sauļošanās ir bijusi tik plānota, mitrināšana ir bijusi tik pārdomāta, un es pie tā esmu ļoti piedāvājusi. Es saprotu ka tam ir liela nozīme, kā tu sauļojies, un ka tu pārdomā tos soļus, un tu lieto solāriju krēmu pirms sauļošanās, un tu lieto pēc sauļošanās krēmu, ka tu dzer ūdentiņu, ka tu piedomā par tā, lai tavu ādiņu arī tas, ko varbūt solārijas dara, salsina to ādu, bet tu to vari apdomīgi mitrināt, un tas rezultāts būs lielisks. Tā kā, es noteikti piekrītu, ļoti priecīgi par šo pieredzi, un kad man ir tāda. Es šobrīd jūtos tāda gudra, kā sauļoties. Jā. Ko skatāmies te tavu sirsniņu? Skatāmies. Laišam nost. Skatāmies. Pasmies. Oh my God! Ej tu nost! Paskaties tik brūna. Tā es eju pēc šitā sauļoties. Tā kā visas. Es vairs nevaru. Tu vairs nevari. Es uz šo vairs nevaru noskatīties. Iedomājies, kā iedegums izskatās uz balto. Kāpēc es pieteicos šim projektam, ja es gribēju būt tik brūna kā šī desmit? Nākošo reizi es tevi gaidu frišā izskatā. Tu esi friša, protams, visu laiku, bet
nākošais mums būs speciāls izlaidums, Valentīnas izlaidums. Tāpēc es tevi gaidu sapucētu. Man patīk pucēties. Ideāli. Kurā sievietei nepatīk pucēties, es tikai priecāšu. Skaistā kleitā. Bikškustība, kas tev patīk? Svinēsim Valentīnu. Svinēsim Valentīnu dienu. Tas būs Mīlestība. mūsu mīlestības speciāli izlaidums. Tāpēc tevi gaidīšu vēl pēc 48 stundām. Tev skaisto sirsniņu. Burvīgi vienkārši.